3 km. Labdien! Mēs esam atkal Kurzemē, atkal mazā upītē, un ir ceturtdiena. Epizodi jūs redzēsiet svētdienā, un jums būs vesela nedēļa laika sagatavoties maku ķerēšanai. Laikapstākļi gan būs citi, šodien lietus, vējš un tāds mainīgi laikapstākļi. Brīžiem paspīd saule, brīžiem mākonīts uznāk, bet lielākoties tomēr tas lietus un vējš. Mērķis noķert vienu zivi. Virs 40 centimetriem. Tas arī viss. Noķersim vairāk, lieliski. Nenoķersim vairāk, nekas, bet ir mērķis. Viena zivs, 40 plus centimetri, ar to arī viss. Mēs dodamies uz upi, jūs gaidat rezultātu. Šodien inventārs ir ļoti līdzīgs kā iepriekš. Savage Gear kātiņš no 3 līdz 10 grami, bet man ir paņemta līdzi lielākas pole. Iepriekš bija 2000 izmērs, tagad ir 3000 izmērs. Kā arī aukla iepriekš bija 0,10 mm, tagad ir 0,12 un fulkarbons arī nevis 0,2, bet 0,23. Tīri tādēļ, ka šeit dzīvo diezgan palielas zivis un viņām vajag labāku, izturīgāku inventāru, kā arī te ir daudz vairāk koku un krūmu. Foreļupē, es teikšu, var likt plānu inventāru, bet, piemēram, tādās upēs kā Amata, varbūt Brasla, tur, kur ir liels plašums, tur, kur vajag metienu tālu un precīzu. Te tas metiens ir tāds, kāds viņš ir. Viņš nav tāls, un te grūti ir atvēzēties. Domāt par kaut kādiem metieniem, kas ir tālāk par kaut kādiem 10-20 metriem, nevajadzēs. Tādēļ labāk biezāka aukla, biezāka pavadiņa un izturīgāks inventārs. Pēc šodienas es visiem mānekļiem atpakaļ uzlieku trižu burāķus. Trešā zivs, un tāda šitā varētu būt uz 40 cm pusi. Tepatās te iznāca vienreiz, paņēma mutē nekā otrais, trešoreiz, un tad jau aizpaldēja projām. Vienši burāķi it kā labi, jā, sauzējam zivi, esam draudzīgi pret upi, pret dabu un tam līdzīgi, un ja to zivi neplānojam paturēt, tad viennozīmīgi vienši burāķi, kā arī koki, krūmi mazāk ķerās iekšā. Vistādi zacepu nav, bet trešā zivs. Trešā laba. Tiešām laba zivs aiziet. Līdeka. Asaris. Ne pēc šiem mēs te braucām. No galīgi ne pēc šiem. Nomierinies. Nav viss tā zivs. Vismaz. Vismaz kaut kas. Un 3 žuburīši. Un nostrādāja un paņēma un viss. Ne tā zivs. Ne tā zivs. Tad mums ir pieejams 2 metienu tehnikas lielā mērā. Ir vēl dažādi tur, ir arī no sāna, ir turot, wobleru un izšaujot tā kā ar kaķeni, bet pamatā jau ir 2 veidi. Vai pāri galvai, ja nav zaru, vai arī svārsta metiens. Un jo precīzāks metiens, jo mazāk mēs rāpam zaros, saknēs, zālēs un tam līdzīgi. Bet tas viss tiek
pieslīpēts ar gadiem. Un ir dienas, kad lido zaros un viss. It kā tu liekas, tu visu met un dari tāpatās, bet tu nevari trāpīt tur, kur gribās. Kāpēc tas tā notiek? Man nejautājiet. Nemācēšu atbildēt šo jautājumu. Labi, 2-3 kilogrami dievs. Un jā, un uz vienžubu rāķiem vienkārši nepaņēma vienreiz, viņi ņēmies otrais, pēc tam atnāca no otras puses atkal ņēmies un vienkārši vienžubu rāķi. Viss. Es pat nezinu, vienmēr esmu bijis par vienžubu rāķiem. Tagad sāku domāt, varbūt netik ļoti. Varbūt netik ļoti. Šī un iepriekšējā makšķerēšanas reize. Viss iet garām, kas vien var iet garām. Iepriekš, kad braucām ķert līdekas, uztveramais tīkliņš aizmirsts. Otrs airu pāris aizmirsts. Džerku kaste aizmirsta bija. Zivis neķērās. Viss. Atbraucām te. Labi, tagad bišķi noskaidrojās. Bija viena normāla zivs, tad bija liela zivs, tad bija normāla zivs, un tagad bija milzīga. Milzīga zivs, viena no manām lielākajām forelēm Latvijā, ko esmu redzējis. Un viņa šo te vienreiz pilnīgi tā kā mutē, otrais nomainīja vietu, uzgāja augšā un atkal. Vienreiz tā kā paņēma, otrais un nav. Un neuzsēdās. 4. reizi viņa nenāca ārā. Tāds noskaņojums tā, nepārāk laba, jau tā. Būs jāaiziet uz baznīcu, jānoliek svecīti. Jūs varat arī to izdarīt. Tādām labām domām. Bet neko mēģināšu likt tagad rīžuburīšus. Minūtīt ļauju patpūsties aiz zivī. Iespēja, ka viņi tagad vēl vienu reizi iznāks ārā, ir tuvu nullei. Bet nemēģinās, neuzzinās, iesim tālāk. Sāku tiešām apsvērt domu, ka tomēr pāris wobleriem jāuzliek atpakaļ trīžuburi. Pat iepriekšējā epizodē, kur mēs ķērām foreles kopā ar Māri, šim te māneklim bija trīžuburi. Es, protams, aizbraucu, jo viņš bija izņemts no kasītes, svaigs, nepaspēja nomainīt. Un tad viņi ķēra. Tagad uzliku vienžuburus. Neķerās. Jā. Secinājums reiz ir tas, kad ir jābūt kasē mānekļiem ar trīžuburiem. Tagad es uzlikšu šādu te maziņu ar trīžuburiem un pasteigāšu šo te. Ja būs, ja es noķeršu šī te foreli, tad es tiešām uzlikšu kādiem 5-6 obleriem atpakaļ trīžuburu āķes. Priekšdienām kā šī. Un, kad tās zivis nāk, ņem, bet nepiņem. Operators nepaspēja iefilmēt. Es nebiju ieslēdzu GoPro. Šodien jau otrā. Tāda. Jūtiņa.
Rīžu burīši nostrādāja. Uzreiz zivtiņa un gatavs asarītis arī. Vairs nekādas hodi, nekas, nekur neizgāja zivtiņas. Un tāda maziņa strauta forelīte skaista. Bet ejot atpakaļ uz mašīnu jau. Opā, Nu. Secinājums jāizdara pašiem, vai ne? Un atāķējās. Ir. Atnācām uz mašīnu. Un te patās nodomāju, nu labi, pirms mēs ejam uz lejā pa straumi, iemetīšu te pie caurtekas. Nu, tad iesim lejā tur pa mežu un tad atpakaļ uz mašīnu. Un zivtiņa ir galā. Nu, es jums teikšu tā. Nu, knapi tā zivtiņa tika noķerta, jo tiklīdz ieliku sačakā, tā viņa nokrita no āķiem. Bet zivtiņa ir dabūjusi spēcīgu traumu. Viņai ir deformējies žoklis, es jums to parādīšu. Šo zivtiņu mēs apēdīsim. Tepat pie ūdens, ugunskurs, sālīts, pipariņš, zariņi. Teiksim tāda riktī klasika. Es viņu tagad iemidzināšu un tad jau cepsimies. Šodien epizode divās daļās. Catch and cook. Noķer un uzcep. Tātad, iesim meklēsim egli, tādu pēc iespējas kuplāku, zem kuras vēl kaut kas ir palicis savs. Un mums līdzi ir šķiltavas un nazis. Divas lietas, kurām vajag būt uz makšķerēšanu. Grib vai negrib, šķiltavām kādām parastajām ir jābūt. Ja gadījumā tiešām mēs esam nosalauši, lai mēs varam sasildīties galējā variantā un nazis, tādēļ, lai mēs varētu, nogriezt kaut kādu zārus, uztaisīt savu slieteni, ja mēs netiekam tālāk, vai esam apmaldījušies, nogriezt riķi, nogriezt makšķerauklu, sevi aizsargāt vai notīrīt zivi kā šodien. Ejam, meklējam kaut ko sausu un kurinam ugunskuru. Tad atrodam sausus zarus. To mēs jau jūtam uzreiz, kur ir sausi zari, vienkārši pieskaroties. Tāda pakuplāka egle, un sausos zarus mēs varam salasīt diezgan daudz. Protams, mēs necepsim uz egles, mēs atradīsim arī kaut kādu bērzu, augsni vai ko, jo cept uz egles vai priedes nebūs pareizi to zivtiņu, jo zivtiņa būs negaršīga, teiksim tā. Bet, piemēram, var arī salasīt mizas. Mizas ir sausas, iekuram ļoti labi derēs. Tā, mums ir zivtiņa, mums ir uguntiņa, un līdzi paņemti pipari ar sāli un speciālām tādām zivju garšvielām. Mēs uzliekam virsū, tā nežēlojam. Kārtīgi. Var jau to zivi arī īstenībā ēst ģēlu uz maidzītēm, bet man patīk tomēr pacepties. Tā. Pamatīgi uzkoisām. Olā. Ir. Tad mums ir sagatavots šāds te rīks. Mēs to zivtiņu. Te. Sākot no astes gala. Caurduram. Tā. Ap. Ir. Tas mums ir. Abā karsti. Un augša. Viss notiek pēc, teiksim, tādām
ļoti vienkārši tādā, nu, pavisam meža stilā. Tā kā man patiesībā patīk. Lūk, tā izskās mūsu zivtiņa. Atvērta, pārgriezt uz pusēm. Tagad mēs viņu varam cept. Neliekam uz uguns, liekam karstumiņā. Te ir tādas foršas oglītes izveidojušās, paņemam to pašu nazīti, sarušinam, tā lai tās būtu bišķiņ vairāk oglītes, nevis liesma. Mums to zivi patiesībā vajag vienkārši tā, nu, teiksim, labi uzsildīt. Un atceramies, obligāti pēc tam pārliecinamies, kad uguns ir nodzēsta. Mums šodien ir lietus. Mēs slēpjamies zem egles no lietus. Visa zeme ir slapja, bet pamatā mēs tomēr kurinam tās ugunskuru tam paredzētā vietā speciālā. Šodien mums ir tās izņēmumiņš. Te nav paredzētas tam vietas. Mēs cepjam tā kā ir. Aizmugurīte jau paliek tāda diezgan pacepusies. Cepjam šeit lejas daļu. Mums tā vieta ir tāda, kāda ir. Bet tā kā atkārtoju, ir slapš, ir blakus upe, mēs atnesīsim ūdeni, nodzēsīsim un parūpēsimies, lai nekas tālāk neizdegās un viss paliek droši. Tagad mums ir palikušas oglītes, mēs uztaisījām tādu kā restīti skaistu, oglītes mēs smuki nolīdzinam, karstumiņš ir liels, tā oglītes mēs smuki nolīdzinam un liekam uz restītes. Karsti. Zivtiņu liekam uz restītes, pie oglēm viņa neredzu, kas kārtos. Super karsti. Tā, tagad gaidam. Viņa tur skaisti cepjās. Uguntiņa ir nodusis pati par sevi, palikuši tiešām karstas ogles. Zivtiņa tagad tur savā tādā karstumiņā. Dūmiņa kamerā iet iekšā. Zivtiņa tur tā cepjās. Zivtiņa jau paliek tāda brūna, jau apcepusies. Bišķi pamainam leņķīti, lai viņa tā vienmērīgāk izcepjās. Paņemam lielo gabalu, bišķi oglīte viena, bet arī jau smuki viss paliek tāds skaists. Arī pamainam. Kā smaržo. Super. Šis ir viens no mīļākajiem maniem veidiem, kā vispār, teiksim tā. Šī ir pirmā forele, ko es paņemu 2 gadu laikā. Bet šādi te pie dabas, kaut pilnīgā mežā, nekā viss. Nazis, garšvielas un kociņi. Bez pannām, bez jebkā cita. Lūk, tu pats sevi vari pabarot. Garšīgi pāris. Esam paņēmuši ūdentiņu, gan rokas nomazgāt, gan ugunskura nodzēs. Bet to, ka zivtiņa paliek gatava, jau tuvojās tāda mēšanas brīdim, var redzēt, ka tā asaciņa tiek viegli atdarās. Viss pati par sevi asaciņa atdalījās. Pagačo. Te ļoti svarīgi nesteigties. Man līdzi ir tāds komplektiņš ēšanas dakšiņa. Mazākais gabaliņš, tās plānākais jau ir tas, tiešām kraukšķīgs, tāds, kraukšķīgs. Viņš jau ir gatavs, un tā zivtiņa jau sāk sadalīties. Tie biezākie gabaliņi vēl lēnām uz lēnas uguntiņas. Paskatīsimies, kas tur notiek. Zivtiņa jau jūk pa reizināta. Labi, baigi neiztikšu, bet viņa jau gatava, te visa. Šis gabaliņš jau ir tās nopietni baudāms. Kā redzēt, mums ir galdiņš uzklāts no papardītēm. Zivtiņa izskās, ka jau ir gatava. Ņemsim nost. Kraukšīga, tāda tiešām karsta. Lielākais, reknākais gabaliņš arī jau ir gatavs, paskatāmies. Cik labi, nāk paskatās. Pēdējais gabaliņš tur vēl sildās. Lai būtu silts, lai paliek operatoram, ko arī jāpēst.
Un te šis jau ir gatavs un baudāms. Es teikšu jums liels paldies par to, ka bijāt. Pavisam savādāk epizode. Noķēri apēdi. Noķērām mūsu skaisto lielo foruli 43 cm. Un mums ir tiesības vienu foruli paņemt. Šī ir pirmā foruli pa 2 gadiem, ko esmu paņēmis. Un ar tādu domu arī, ka tiešām atbraukt, atpūsties, apēst to zivtiņu un priecāties par to, ko mēs esam noķēruši. Es izbaudīšu to, kā viņa garšo, un jums visu labu!